ja mēs neveidojam attiecības ar bērnu, mēs viņam neiemācam tās prasmes, neizskaidrojam, tad izmantot šādu stop krēslu būs vēl drastiskāk, ļaunāk, un bērns, mēs viņam neiedodam zināšanas, vēl papildus mēs viņu sodam par to, ka viņam nav to zināšanu. Tā kā tas ir galīgi apgriezt, un tā vispār nevajag darīt. Un, diemžēl, šo galīgi neizprot šo te stop krēslu pieeju, kad izglītības iestādēs ļoti daudz šo lieto tieši pirmskolas izglītības iestādēs. Mums tur ir otrajā telpā krēsliņš, kur bērns var pasēdēt un padomāt. Ne viņš par ko domā, un ne arī tā metode tiek pareizi izmantota. Tas nav vispār ok, kad izglītības iestādē šo izmanto. Ja viņi izmanto izglītības iestādē, tur arī būtu jārunā ar psihologu, kāpēc, un tam krēslam ir jābūt turpat grupā, un tas attiecās uz visiem, nevis uz to vienu bērnu, un tas ir īslaicīgi, konkrētu laiku. Un ja nerisinās tā uzdības grūtība, tas nozīmē, ka tur ir kaut kas dziļāks, kaut kas kompleksāks, jo principā, ja šī problēma, tad stop krēsls tiešām var palīdzēt.